Tās visas ātrās palīdzības, visas šitādas metodas un līdzīgas metodas, viņas ir labas un pareizas, bet ir viņām viena problēma, ka, jūs salīdzini, es nezinu, ar austrumu cīņām, jā, tagad, ja man nāk bosiks, tad kādu paņēmienu tu man ieteiktu, tur ņem roku šitā, vai ne? Tas viss ir pareizi, instrukcija ir pareiza, bet tajā brīdī, kad būs bosiks, man viņa aizmirsīsies. Un, lai šitās instrukcijas varētu pielietot, viņas ir jāpraktizē. Viņas ir jāmācās un jāmācās miera apstākļos. Un tas ir tas stāsts par to, ka taisīt ragaviņas tur vasarā un ratus ziemā. Tas ir tajā brīdī, kad man nav stress, man ir jāmācās miers. Jo tajā brīdī, kad man ir stress, tad mācīties mieru ir pa vēlu. Protams, tagad jautājums, vai cilvēks, tā, ka viņam tur, viņam termiņš un vēl kaut kas, vai viņš kādas muļķības, ko es sēdēšu, ko es slābināšu, ja man tur jāskrien ugunsgrēks jādzēš. Ja tu nevari ātro palīdzību, tad skrien un dzēs ugunsgrēku. Un tad, kad tu sapratīsi, ka tie ugunsgrēki nebeidzās, mājās ar maziem bērniem,